Pirms nedēļas tika publicēta pirmā Berkshire Hathaway vēstule, kuru vairs nebija gatavojis Vorens Buffets, bet viņa pēctecis Gregorijs Ābels. Un es šo vēstuli iepazinos diezgan tā, man jāsaka, es tādus īpašus investīciju ieskatus tur neguvu, bet tādā ziņā ļoti prātīgi to, ko viņš tur ir salicis. Viņš ir uzskaitījis uzņēmumu vērtības, principus, pēc kādiem viņi strādā, kas viņiem ir šajā biznesa pamatā, kas viņiem ir portfelī un kā ir gājis tur. Šī vēstule ir īstenībā tāda jau nākamā stafetes nodošanas posms, ja, kur viņš ņem savu šo vadību. Un, ja mēs paskatāmies uz akcijas cenu, Berkshire Hathaway akcijai, tad redzam, ka šī akcija kaut kādu laiciņu ir iestrēgusi kaut kādos līmeņos. Īstenībā līdzīgi tāpat kā S&P 500 indeks. S&P 500 indeks stāv no rudens, tur plus mīnus kaut kādos. Tāpatās līdzīgi arī Berkshire Hathaway, viņi arī pat vēl ilgāk kaut kādos līdzīgos līmeņos stāv. Un tas Berkshire Hathaway, tas lielais izaicinājums, tas, kas viņiem iepriekš ir superīgi strādājis, bet tagad tas lielais izaicinājums no investoru skatu punkta ir tas, kā šis viss izdosies Gregam Ābelam, jo arī viņš min to, ka viņiem ir ļoti maza organizācija, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no CEO, un viņš tā noliek, ka tā būs tā viņa atbildība. Ja kaut kas iet ultimately, ja gala rezultāts ir viņa atbildība. Kur tiks piešķirts investīcijas tajās grupas ietvaros, vai iekļaut kādas lielākas pozīcijas. Mazajām, protams, ir tur savs atkal tas menedžers, bet kopumā tā ir paša šī CEO atbildība. Un līdz ar to es domāju, tirgiem kopumā gribās redzēt, ko tad īsti viņi darīs, kā viņi darīs, jo ļoti, ļoti daudz kas būs atkarīgs no viņa.